Valdība ir atbalstījusi aktualizētā Nacionālā enerģētikas un klimata plāna iesniegšanu Eiropas komisijas rekomendāciju saņemšanai un tālākai virzībai plašākām diskusijām. Kāpēc bija nepieciešama plāna aktualizācija tieši šobrīd un kādas izmaiņas ir plānotas Nacionālā klimata un enerģētikas plānā? Liels paldies par jautājumu. Līja Kurevska, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra. Šajā brīdī aktualizēt plānu bija paredzēts jau no paša sākuma. Šī būs otrā plāna versija. Saskaņā ar vienoto regulējumu šādus plānus regulāri pārskata. Tiesa gan šī pārskatīšana ir īpaša. Pirmkārt, oriģinālais plāns tapa pirms globālās pandēmijas, pirms brutālā kara Krievijā, kā arī tā izstrādē tika izmantoti citi, jeb sākotnēji noteiktie nāciju mērķi. Tātad jaunais plāns ņem vērā izmainīto kontekstu, gan to, kāds ir ekonomiskais izdevīgums atjaunīgai enerģijai, kādas ir mūsu iespējas energoefektivitātes pacelšanai, gan arī to, ka ja sākotnēji mēs mērķējām samazināt mūsu emisijas 2030. gadā salīdzinoši 2005. gadu par 7%, tad šobrīd uzdevums ir sasniegt mīnus 17% 30. gadā. Par saskaņošanu, kāda ir iecerēta saskaņošana ar iesaistītajām pusēm, proti nevalstiskajām organizācijām, nozaru pārstāvjiem? Tieši tā. Mēs no ministrijas ticam, ka ir ļoti svarīgi uzklausīt un sadarboties ar nozarēm, jo tieši sabiedrība un nozares un uzņēmumi būs tie, kas šos mērķus varēs faktiski sasniegt. Ja pirmajā reizē, kad plāns tika izstrādāts un kad mērķis bija 7%, mums pietika apkopot tās lietas, ko politikas veidotāji ministrijas bija plānojuši īstenot Latvijā šā vai tā, tad šajā brīdī ar jau plānotiem pasākumiem mums nepietiek. Tātad plānam mēs veicam nevis tādu kosmētisko remontu, pielabojot vienu pasākumu, paaugstinot intensitāti vienam vai citam pasākumam, kādu aizmainot. Mums ir jāpārskata plāns pēc būtības, tas ir kapitālais remonts. Tādēļ arī sākotnējais izstrādes posms pietiekami garš, un tādēļ arī sabiedrības sadarbībai arī esam paredzējuši garāku posmu. Un kad jaunā plāna versija tiks iesniegta izskatīšanā Eiropas komisijā? Esam iesnieguši šo te starpversiju, jeb sākotnējo versiju jau šobrīd, taču plāna gala versijas gala termiņš ir 30. jūnijas. Līdz tam plānojam, tātad pašā gada sākumā, janvārī, februārī intensīvas diskusijas ar nozaru pārstāvjiem, pēc tam apkoposim pasākumu idejas, komentārus, priekšlikumus, un tad jau strādāsim ar plašākām nozaru sektoru grupām un gatavosim galversiju. Kā jūs vērtētu, kas būs lielākie izaicinājumi šajā 6 mēnešu periodā? Šeit sarežģītākais būs pieņemt to realitāti, kā ar lietām, kuras mēs darītu tāpatās, mums nebūs gana. Sarežģītākie sektori mums ir transports, lauksaimniecība un ēku energoefektivitāte. Visas šīs ir vajadzīgas lietas, bet mums ir jāatrod ceļš, kas mums par mazākajām izmaksām dod lielākos ieguvumus sabiedrībai. Kuras varētu būt problemātiskākās jomas? Izaicinošākās noteikti būs jau minētais lauksaimniecības sektors un transporta sektors, jo ar ēku energoefektivitāti programmas jau ir, tas ir vairāk stāsts par to, kā mēs spējam darīt to vairāk, labāk, ātrāk un cilvēkiem pieejamāk. Savukārt gan transports, gan lauksaimniecība, gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs ir pietiekami sarežģīti sektori, jo tie sastāv no daudziem maziem emisiju radītājiem, kurus aizstāt vai efektivizēt nav triviāls uzdevums. Ir vieglāk aizstāt vienu lielu ogļu fabriku, ogļu elektrostaciju ar atjaunīgo vēju parku, nekā 3 pilsētās pilnībā nomainīt, piemēram, transportu, kas nav uz 30. gadu mērķis, bet kā piemērs.